Dāmas un kungi, mēs esam atgriezušies tiešraidi no Ostvalda vidusskolas sporta laukuma Imantā. 0-0 līderu divcīņā Džavar pret ugunsdzēsējiem. Otrais periods sākās. Un izstāsta, ka tās laikam bija sekas tam, kad pirmais sitiens pa vārtiem. Kad Džavar, kad uguns ugunsdzēsē vārtsargi pirmajā periodā netraucēja ne reizi, un viņš bija absolūti aizmidzis un totāli negaidīt 1-0. Jā, negaidīt. Bet labs sitiens sešniekā, ja nemaldos futbolā, definē vārtu apakšējo stūri, ja? Jā. Tad precīzi sitiens sešniekā, un jā, vārtsargs laikam jāsaka, nogulē. VUGD ir iedzinējos, tas man šķiet, ka sola daudz jautrāk, jāstrāk noskaņojums spēles turpinājumā. Raudzīsim. Bīstam kļūda, bet bumba bišķi pa tālu aiziet no Džavara spēlētāja, tāpēc viņš prasmīgi notur nokontrolē bumbu, atdot to savam līderim, tas to pāradresē vēl tālāk, bet nē. Divreiz Andris vienā upē nekāp, jā. Šito mēs zinām. Bet ļoti labi, ka rezultāts ir atklāts. Tas tikai mums nozīmē, ka mums intriga un viena gribēs, otra sargās. Nāks tēvdēlu, tautdēlu ņemt nost vainagdziņas. Redzēsim. Kurš vairāk gribēs? Teorētiski vairāk būtu jāgrib ugunsdzēsējiem. Devītais numurs ugunsdzēsējiem uzņemās iniciatīvu. Bīstams centrējums. Atspēle vārtsargam ugunsdzēsējs sapratuši, ka ļoti liela nozīme ir vārtsarga gatavībai spēlēt, tāpēc šajā epizodē viņi tajā iesaist arī vārtsargu. Bīstami! Šķiet 6. numurs necerēja, ka bumba tiks līdz viņam. Iespējams, viņam vajadzēja savu ķermeni pacelt nedaudz virs zemes, tādā, sauksim to par lēcienu. Kaut ko izveidot no šī momenta, bet nekas. Jau drošāk vārtos jūtās un sveiciens faniem sūta ugunsdzēsēju vārtsargs. Ļoti bīstam. Šeit ir kaut kam Bet šķiet arī šī epizodē Džavara vārtsargs man šķiet kontrolē sešnieku. Vārtu kreisā apakšējo daļu, jā. Ja sitiens būtu precīzi devītniekā, varētu rasties problēmas, bet, labi, šeit varbūt nevajadzētu vispār teoretizēt par sitienu, kurš bija 3 metru vispār garām vārtiem.
to arī vairāk nedarīsim. Sekosim līdz, kā viņš ievada bumbu spēlē. Ugunsdzēsēji to pārņem savā rīcībā. Caur aizsargu. Centīsies, ar tālo piespēli. Jāsaka, diezgan veiksmīgi. Veiksmīgi, bet kaut kā tehnika nedaudz pašās Zeltenā man šķiet. Zeltenā karta. Ну так а что он не прыгает, скид, блин, сам свои ноги не жалеет. 3 метра ехал. Как только за женой поспевает, непонятно. Centrējums. Саня, не пусти! Aizsardzība ir līmenī. Ugunsdzēsēji. Bet Atmiņa neviļ ugunsdzēsējiem trūkst 2 spēlētāji, kas bija iepriekšējā spēlē, kuri atstāja ļoti labu iespēju. Šis 5. numurs arī ir jauns, man šķiet. Jā, viņš ir labs, viņš arī nav slikts, bet 11. numurs šķiet viņiem ir cits pagājušajā spēlē. Arī 7. numurs nav redzēts pirms tam. Jā, un arī 6. numurs nav redzēts. Plašs spēlētāji rokas. Rotācija, lai gan... Mīlas konkurences. Lai gan, lai gan parasti jau pēc uzvarētām spēlēm sastāvu nemaina. Otro šķērīti mums gribēja dāvināt 6. numurs, bet tas viņam neizdevās. Samērā bīstam Džavars saspēl ap savu sodu laukumu, bet lai gan bumbi zaudēt, tas iespējams nebija sliktākais risinājums, gribēju teikt, bet situācija izvērtās... Atkal Vārtsargam iesaistījās spēlē? Vārtsargs iesaistījās. To darīja pārliecinoši jau kuro reizi šovakar. Bīstams cauršāviens. Vajadzēja pielikt kāju? Jā, vai nu savējā vai pretinieka kāds rikušets un viss varēja beigties daudz jaukāk ugunsdzēsējiem, bet ne šoreiz. Otrais puslaiks, trešdaļa nospēlēta, 8 minūtes, tātad 16 plus vēl ir palikušas. Tas nekas, abas komandas ir... Lai gan 1-0 ir Džaura komandas labā, es domāju, ugunsdzēsēji pagaidām vēl panikā noteikti nekrīt. Viņi meklē savas iespējas. Viņu rīcībā ir pietiekošas kvalitātes, lai rezultātu mainītu. Tāpēc varbūt viņi vairs tik uzkrītoši necer par uzvaru. Es domāju, arī neizšķirts iznākums viņiem būtu absolūti apmierinošs šobrīd. Sarkanā kartiņa, man liekas, būs. Какая бомба сзади, блядь?
Nu, bumba vairs nebija, jā. Ну и чё, бля, и всё, что ли, бля? Šo augsto pušu. Тут за 3 метра, блин, перепрыгнул, тут прямо в ноги, бля. Ну да. Man šķiet, ka prasījās kartiņu. Tad tā kā dzeltenā viņš pasarga. Pažēloja, godīgi. Bumba jau sen bija aizšķērsojis autu līniju. Viņš bija škrobīgs, kad Pretnieks ar korpusu prasmīgi nosedz. jā. Liela darba apjomu šodien veids 9. numurs ugunsdzēsēju rindās. Jo šķiet, ka, nevis šķiet, bet viņš viennozīmīgi spēlē bez maiņām, kamēr Džavar 9. numurs šķiet laukumā ir bijis, arī pietiekoši ilgi, bet tomēr ir pāris reizes ir mainījies. Jau ir kaut kāds satraukums Džavar rindās, es vēroju. Jā, jo pēdējā epizode, kurā viņi noteikti bija pelnījuši dzelteno kartiņu, norādīja, ka tā bija epizode, kur viņiem absolūti nevajadzēja stresot. Viņi ir vadībā 1-0. Cerams. Paveicās, ka šī kļūda neizšķīra iespējams spēles likteni. Bīstam, bija ļoti bīstam, bet šobrīd vairs tikai bīstam. Jau ir mazāk bīstam, un tēt ir pavisam nebīstam, jo bumba ir jau... Tomēr kaut kas izveidojās. Bet Džavar vārdsargam, kurš pagaidām vismaz manā skatījumā iet uz turnīra MVP, vārdsarga MVP, tas šāds pļušķīšs nebija īpaši. Neko daudz tur. Kādas problēmas nesadāja. Пошли, все, есть уже! Man grūti pateikt, ar kuru ķermeņa daļu ugunsdzēsējs izdarīja sitienu, bet tas bija labs sitiens un bīstams. Šķiet ar kaut kādu kāju daļu, kur kājas savienojās ar gurniem, kaut kas aptuveni ar to vietu. Bez kompromisa cīņa. Laba cīņa, bet Džavar bišķiņ samiņcinājās un zaudēja kontroli. Otrais puslaiks ir tieši pusē šķērsojas ekvatora, rezultāts ir 1-0 Džavar komandas labā, vai ugunsdzēsēji pieļaus pirmo zaudējumu šajā sezonā. Redzēsim, bīstams moments. Jā, bet aizsargs jau Džavar aizsargs pilnīgā komfortā nokontrolē epizodi. Bet tomēr stūrs sitiens. Redzēsim. Bīstams. Šeit ir ļoti bīstams pretuzbrukums. Bet izšķērdē. Būsim godīgi. Džavar komandas 19. uzbrucējs. 19. numurs izšķērdē šo situāciju, šo momentu. Tikmēr ugunsdzēsēji varēs izmēģināt laimi stūru sitienos. Bet tev neliekās, kolēģi, ka ugunsdzēsēji sāk nedaudz steigties jau?
Nē, pagaidām. Jā, iepriekšējā epizode gan rādīja tādas mazas, zinām, pamatbažām, kad šķiet, ka viņi jau kā ar vislielākiem spēkiem ir devušies uzbrukumā, bet nē, es domāju, ka nē. Šeit arī, bīstam, bet 2-2. Nav tā, ka... Ko es teicu pirmīt, ka 2-2, bet nekas bīstams tur nebūs. Šeit jūs neņemt darbā Delfa orakulā. Delfa orakulā es nedaru. Rezultāts kļūt 2-0. Un Džavara komanda izdara nopietnu pieteikumu. Nopietnu pieteikumu tam, lai kļūtu par vienīgo komandu, kas nav zaudējusi nevienu punktu. Šeit prasījās pēc silpas, bet labi, nekomentēsim. Lai kļūtu par vienīgo turnīru līderi, jā. Jā, bet noteikuma pārkāpums ir bijis. Noteikuma pārkāpums bijis, lai gan svilpa nebija. Kaut kāda. Es, ja godīgi, es pat nedaudz tur rīkšu, lai ugunsdzēsēji iesistu golu, jo tas būtu svaigs! Elpas vilciens! Lielisks sitiens un vārtsargs savu tikai nostiprina savu vārtsargu MVP status. Jāatzīst. Jā. Lieliski iegriezts bumbu. Lai gan jā, vārtsargs bija vārtu vidū un bumbu gāja arī tieši. Un arī vārtu vidū arī bija, bet viņi bija pietiekoši spēcīgi raidīti, lai bīstami! Nē, tas bija pārpus. Tas bija ar mīnus leņķi un no šīs skatu punkta jau par mani ironizē nedaudz arī spēlētāji no rezervis soliņu komandām. Lai! Kā viņi justos mūsu vietā? Jā. Mēs jau zinām, kā mēs jūtamies viņu vietā, bet Tieši kā viņi justos mūsu vietā? Tas ir tas retoriskais jautājums. Atgādināsim pa laiku, tās ir 10 minūtes, pietiekoši daudz tehniski spēlētāji. Vienīgais ugunsmūrs šī situācijā ir Džavara komandas vārtsargs, kurš pagaidām man šķiet nav pieļāvis pat ne mikroskopiskāko kļūdu, kas varētu rezultēties. Jā, ir bijuši pie viņu vārtiem viennozīmīgi, ir bijuši vairāk bīstami momenti, bet kaut kā viņa pārliecība un līdz šim rādītā meistarība kaut kā īpaši nepārliecina. Šoreiz gan viņam jāsaka paldies saviem aizsargiem, kuri lieliski bloķē ugunsdzēsēju sitienu, kurš bija tikai nedaudz ārpus no soda laukuma raidīts spēcīgs sitiens. Bet šobrīd stūra sitiens. Nē. Tomēr bumba paliek ugunsdzēsēju kontrolā. Labi. Nedaudz paaugsts centrējums, bet katrā ziņā doma bija laba. Nebija peļama. Tas, kad ugunsdzēsēji uzsākuši ofensīvu. Jā, bet kas cits viņiem atliek? Zonas presings. Spēlēt ir atlikušas minūtes 8 maksimums. Divu vārtu deficīts, kas cits jau neatliek.
kārtējais bloķētais tālšāviens. Jā. Ar apskaužamu biežumu. Par skādu ugunsdzēsējiem bumbi iesprūst aizsardzības tīmekļos, Džavara komandas aizsardzības tīmekļos, bet tieši šobrīd Džavara komanda ir... Džavara komanda bija lieliskā pretuzbrukuma reidā. Andra garās rokas glāba komanda. Andra garās rokas glāba komanda, jā. Tomēr stūri sitiens. Slaidā līdzeciņā. Slaidā puslīdeciņā, jo man šķiet, ka viņš īsti lecienu fāzes nemanīja. Viņš tā kā izklpiens. Viņam nedaudz vēders traucēja izklpt. Tas tomēr varbūt aptā. Labi, es atvainojos par šo melno humoru. Šo lirisko atkāpu. Lirisko atkāpu. Cīņiet, ļoti. Cīņa ar plēciņiem. Ļoti labi. Man patīk, ka ugunsdzēsēji viņi cīnās līdz galam. Šeit bumba trāpījis kādai no mašīnām, ir iedarbināta signalizācijas sistēma. Kamēr Alfs vīri nav ieradušies, es domāju, tas viņiem tāpat aizņems minūtes 10, līdz spēles beigām minūtes 6, es domāju, mēs paspēsim aizmukt no tejienes. Nu ko, pēdējās ofensīva? Nu jā, es pieļauju tiesnesis arī nedaudz apstādina laiku un iespējams, ka ir minūtes 7, varbūt līdz spēles beigām, varbūt pat 8, bet nu noteikti ne vairāk pa 7, 8. Nebija neviena? Nebija. Tajās laukuma sektorā nebija neviena. Palaižam! Паша сзади, Паша! Сзади! Stoms sītiens, bet nu MVP vārdsargam tas nekādu baigo kaitējumu nodarīt nevar. Край. Сзади! Labi saspēlē. Jā, nu. 9. numurs VUGD ļoti droši izmanto savu ķermeni, piesadz bumbu. Es domāju, ir pienācis brīdis tālšāvienam. Žēl. Tālšāviens bija, bet būs stūris sitiens. Cerēsim uz kādu rezultātu šajā spēles elementā, ugunsdzēsēju izpildījumā. Minūte kaut kas plus. No 2 vai 3 maksimums. Cik pulkstens? Cik jāspēlē? 1,5 minūte vēl. Rīksi, paliec! Lukas, prasa ārā! Pašaizliedzīgi. Pašai 4. numurs izvelk situāciju ugunsdzēsējiem.
Visu cieņu viņam, drosmīgi gulās bumbas ceļā, nezinot, ar ko tas viss beigsies. Grīkši paliec iekšā viens pār. Vismaz viens paliek iekšā un cauri. Romka, paliec, nenāc atpakaļ. Roma, viens paliek, нет смысла. Паша, встречай, Паша! Встречай на него! Priec tā nospēlē, priec nospēlē! Nu? Ar to arī šī super aizraujošā spēle beidzās. Rezultāts 2-0 Džavar komandas. Viņi savu šie 4. panākumu līdzinājās 4 spēlēs, bet nu viennozīmīgi un... Ok. Bet viennozīmīgi ugunsdzēsēji izrādīja līdz šim vislielāko pretestību Džavar puišiem, tāpēc... Tīrā dzeltenā kartiņa. Piekrīt. Piekrīt. Jā. Skatām jautājumu, kāpēc žēlot ir viena dzeltenā bijusi? Par tiesneša atbilstību. Nu... Ir momenti dažādā